Kur tu ej? Jā, tik spilgts. Jā, ceļās laikam. Mums te esam nelielu interviju no rīta. Kā tu gulēji? Sūdīgi. Tiešām. Bet Mums ir visu dienu priekšā. Es nezinu, kā mēs tiksim uz turiem. Man liekas, mēs aizbrauksim un parūpīsimies. tā būs. Īsumā, kas tu notiek? Tā ir savu bročiņi. Groči. Nā, kā domā pielikt? Jā. Jā, lūdzu. Kā migliņa? Parād to migliņu. Nē, jau nevar redzēt. Situācija ir sekojoša. Mēs braucam. Tā migla ir vienkārši fenomenāla. Fenomenāla, es teikšu. Reku pieņemsim tagad. Es vispār neko neredzu priekš. Kustamies tālāk. Ja godīgi, es tikai 1 stundu esmu pagulējis. Nu, skatīsies, vai es neparūpīšos tur iesnīcu. O, Kristīna. Nu, kas uz sirds? Ai, nekas. Dzīve. Kā iekšā tur benzīna tankā? Ļoti tīri. Tīri? Skaisti. Viņi tur speciāli priekš tev tur iztīrīja. Es zinu. Redz, es esmu pieskaņots praktiski pie šitādas. Tagad tāds klauns es sēdieties. Tas klauns. To mēs visi zinām. Ai, cik augsta garšīga kafija. Paldies, ka nofilmē. Kur tu esi? Vēl mājās. Autoostā? Jā. Okay. Vēl tos tā Ventspils. Dosimies iekšā, es domāju. Uzpurnīts virsū nevieš. Vienmēr. Situācija sekojošā. Redzat, ka tāds alts. Pagaid, nepieskatīt. Kā redzēt? Kaut ko var redzēt. Nu jā, situācija tāda, ka uzsilināja par iršu, un tagad viņš viņu apagaida. Tā kā sēžam. Aizbrauc. Nu, kas te notiek? Paskaties uz viņu. Nu, cik maksāja kas? 3 zlotiņi. 2 biļetes paņēmām. Te tāds aparāts ir pie lidos, es nezinu, vai var redzēt. Sanāca. Cik kopā? Eiro 3,1. Eiro 3,1. Nu, tas līdz centram. Sanāk, kā uz vienu cilvēku paši izrēķina. Pagaidām visu. Jā, tie, kas vēl. Tā jau viss skaisti, laiciņš smuks, bet izskaidro, kas tikko notika. Pērkam biļetes laicīgi un izdomājam visu maršrutu mājās. Ja nē, mēs netiekam uz citu pilsētu. Jā, situācija tāda. Braucām, atbraucām, domājām, ka līdz kāpsim autobusā, lai tiktu uz Zakopani. Un tad sanāca, ka vajadzēja pirkt iepriekš, jo viņi biļetes nepieņem. Fuj, nevis biļetes, bet viņi naudu nepieņem autobusā. Un autobus bija pārpildīts. Tagad mēs pamēģināsim tikt vēlreiz autobusā. Ja nesanāks, tad mums biļete ir 4 šobrīd nopirkt, ja? Jā. Ejam tālāk. Nu, izskaidro, kas šeit notiek šodien. Neatkarīga diena. Mēs paspēja tieši uz neatkarīgu dienu. Nē, bet cilvēki ir ļoti daudz, ja? Ļoti daudz. Šaubos, ka ikdienā ir tik daudz. Ejam no maķīša. Parādi, kas tev rokā. Situācija ir sekojoša. Nu, mēs vēlāk visu konkrētāk pastāstīsim. Tur tāda koku mājiņa, tur mēs dzīvojam, tumšs jau ir. Viss detaļās pastāstīsim, kā gāja. Vienkārši nakts galdiņš paņemts, jo mums te nav variantu savādāk. Es īstenībā pēc to parādīšu. Tā, pirmkārt bijām maķītī, tikko atbraucām ar autobusu. Tas bija kaut kas interesants un fenomenāls, tāpēc kā... Ja mēs tam beidzot? Nu, 3,5, es domāju, kaut kā tā. Kaut gan te jābrauc kā pusotru stundu. No Krakovas līdz Zakopanai jābrauc pusotru stundu.
tā tīra ar autobusu. Labi, stundu 40, tas tā. Bet beigās sanāca tā, ielidojam, no lidostas tiekam līdz Krakovas centram, ok. Man rāda Google Maps, kad iebrauc ir uz konkrētu vietu, aizbraucam uz Pieturu, gaidām autobusu uz Zakopanu. Ok, autobusu piestāja, es jau kā priekšā, viņš mega pārpildīts, šoferis saka, ne, biļete, netu biļete. Es saku, ok, davai. Skaidrs, tam mēs sāku štukot, ko darīt. Kristīna nopirka uz 4 biļeti, pulkstens bija tikai 12. Bet mēs, jā, nebija citu variantu. Gribējām nopirkt ātrāk, bet nebija vienkārši varianti. Tāpēc sākām skatīt, bet Google Maps rāda, ka ir citu varianti. Var ātrāk tikt, tāpēc aizgājām līdz autostai. Pa ceļam interesanti uzzinājām, ka šodien Polijā, tas ir 11. novembris, ir neatkarības diena. Ļoti daudz vēl, ka, tiešām kādi 100 000 varētu būt pa visu centru. Ja ne vairāk. Tikai pa Krakovu? Tikai Krakovu. Es domāju, ka jā. Vispārīgi pa visu to, tur tajā laukumā bija mega daudz jau. Es domāju, kopumā ļoti daudz cilvēku ar karogiem patriotiski staigāja. Aizgājām līdz Autenei. Kristīna paprasīja biļetīti, teica, ka tuvāko var dabūt 2,55. Kaut kur augšā ieiet. Nevar nopirkt kasē, vienkārši ieiet dzīvē rindā stāvēt, jo šodien bija pārpildīti autobusi, ok? Uzējām augšā, stāv autobus, ir 2,25, ok? Gaidām rindā, tikām iekšā. Knapi tikām, bet tikām, jā. Pašā aizmugurē 2 vietiņas vēl palika brīvas kopā, es tur neuzfilmēju, jo tur džeking sēdēja mums kopā. Viens parubījās gandrīz man uz plēci, bet nekas. Jā, paskaties, tā kā bebītim dibens skaists burgers, un šitas ir vienkārši garis gabals. Plāns ir tāds, tagad pulkstens ir, tā lai visi saprot apmēram 7:02. Cēlāmies 4:30 no rīta, un rīt plānos ir piecelties kādos 6, jā. Es mums paēdīšu, čistu parūšu. Jā, mums ir plāns uzēst un iet gulēt, jo mums agri rīt jāceļies, jo saula ausa diezgan agri. Un riet agri, jā, 4 riet, bet kaut kādos 6:30 augst, man liekas, vai 7, un rīt uz kalniem, uz Kasprovi Verh, viņš saucās, Kasprovi Verh. Tā, cik šitas maksāja? 10,53, man liekas. Tas ir vidējais kaut kāds, bet tur daudz labi izvēle. Tur ir visādi vrapi daudz dažādi siņķi. Jā, es domāju, šī nav pēdējā reize, kad mēs te ievirzījamies šajā ceram, ka jā, izstādē. bet gan jau, ka ne. Ceram, ka ievirzīsimies vēl. Nē, mēs neceram. Mēs ceram. Mēs neceram. Davai, pēc tam jau būs ko teikt, tiksimies vēlāk, jā? Brīt. Diena otrā tikko pamodāmies. Uzreiz pie loģi. Vakar neko neredzēs, bet nezinu, kur es biju atbraucis. Es nezinu, tur kaut kā... Skats ir fenomenāls vienkārši. Kaut kā tā. Au, neko. Cik biļeti maksā uz autobusu? 2 eiro. Laikam. 10 zlotu. 10 zlotus. Pusstundu ir kā jābrauc. Šodien laiks solos būtu labs, pagaidām tikai +1 ārā. Beigās reāli mīnus. Bet es esmu saģērbies gatavs iet. Biksiņas, botiņas, tur 2 zeķiņas. Tas tev kājās parāda. Arī bots, tas tā vērtāk iet. Bots, treneris, zeķibīgs, viena maiga termo, vēl viens džempers. Un bija situācija tāda, kā mēs plānojām ar šito, pacēlē braukt kalnā. Jā. Beigās sanāk, iesim ar kājām, jo visas biļetes ir izpirktas tur. Visām dienām izņemot svētdienu. Jā. Ka mums vairs nav laiks. Tā kā tiekās tur, jā? Jā. Jau. Kur tu esi? Paga. Tur kalni. Un tur arī kalni. Mums jātiek augšā. Kaut kur šeit vēl nevar redzēt galotni, kur mums jātiek, bet kaut kur tur. Par ieeju šajā parkā samaksājam 7 zlotus. Samaksājam mazāk, tā būtu jāmaksā 14 zlotu, dabūjam pa 7, jo studenti. Kristīna nav students vairāk. Kristīna nav students, bet viņai ir kartiņa palikusi studenti. Tāpēc var turpināt ceļot kā students. Mēs prasījām studentiem atlaidīts ir, viņi saka, jā, ir. Ņemiet atlaidīts. Tā kā maucam augšā. Tiekās augšā, es domāju. Nē, gan jau pa ceļam vēl kaut kur kāds notikums, kādu lācu varbūt satiksim. Ir rakstīts, ka tur var. Ok.
nedaudz ir aiz muguras. Kā tu jūties pēc 4 kilometru gājiena augšā kalnā? Man liekas, es uz 8 nogājusi čišs. Nu, uz pusīt vairāk tev liekas, jā? Šeit ir tās grūts posms diezgan. Šitā te. Man liekas, te pēdējie 2 kilometri basically būs šitādi. Te diezgan stāv. Nu, tur jā, tagad treps, uz kaut kādu daudz dzīvokļu mājās. Parastas treps. Tur uz augšu vēl jāiet. Vēl rāda, ka kaut kādu stundu jāiet. Pagad, patur cepuri. Es pamēģinās parādīt. Reku uz stundu 54 esam ceļā. Diezgan daudz pauzīs mums vajag. Pasmēģi. Karsts ir arī. Iet visu laiku uz augšu. Ļoti. Nu, ķipa, te nav uz vietas jau nav karsts, mēs jau pa saulēnējam. Bet tas fakts, ka visu laiku ir tā kā... Nu, tāds ka tu tād maz tempu skrienot visu laiku uzņem. Karsts paliek. Tā ir, man viss muguras labi nofilmēja vispār, kā es esmu. Šitās, man bija tāds vilnis džemperīts vēl mugurā, to es novilku nost. Tikai termons šitā jaka, bet diezgan karsts ir. Un tur man termola apakšais varētu novilkt nost, bet te nav īsti kur. Soma diezgan smaga, kāda 5 kg varētu būt. 5? No, kāda 5. Labi 4. Nu, pagad, tur ir 2 ūdens pudeles, viens, kas jau izdzert. Iedu vispār mums vajag padzerties. Jā. Pagad, nofilmēs un padzersies. Nofilmē, kā cilvēki iet. Es padzersies. Mums ir 2 ūdens pudeles, es domāju. Nu, pa lielam augšā tiekās. Šitādu ūdens dzeram. Pasies, viņu visu laiku, tu sašķaidīni viņu tā, vai viņu ar spiedienu tā es arausies? Es. Var redzēt? Jā. Mūs jau daži cilvēki ir apsteiguši, bet mēs pa lielam daudz arī noķeram, kad ejam. Jā. Bet, nu, man liekas, ka te baigi galvenais nav tas ātrums, kā tu uzej augšā. Labi, ja tu ķipa saka, ka mēs papišam laiku. Tu tā teici. Tu teici, ka mēs sēdējam, ka mēs papišam laiku. Labi ir. Bet, come on, mēs neesam tādi staigātāji, kas, ķipa, mums šitas nav sports veids, jā. Tas ir mans, šī ir man dzīve. Nu, kruči tie, kas augšā, es domāju. Vēl kaut ko pa ceļam pafilmas, bet tie, kas augšā jau jā. Saulains. Grūti joprojām. Ir okei. Vienkārši es nevaru neko paskatīties uz augšu un saulespīdu. Jā, tur baigi saulespīdu. Kaut kur ir tā virsotne, es nezinu kur, bet šī nav točna, tur vēl kaut kur tālāk ir. Kādas tas nav? Šī nav. Tas augšējais. Šīs nē. Ko? On the other side. Es gatavu tam. Nu, zini, es neesmu tik tālāk nākus, lai nepabeigtu teikt līdz galam. Piekrīt tev. Tā. Kā to paskaidrot? Izdarš šitā, lai redzētu vispār, kur mēs esam. Mēs esam tur redzēt, jā? Esam it kā galā, pēc tam parādīs dažu skatu. 3 stundas 45 minūtes. Man nu iet 6 kilometri.
6, nē, stop, 8 ir kopā 8 noiet. Nu, bija rakstīts, ka ieiet 6,8, beigās man rāda, ka 8 mēs esam nogājuši, varbūt tāpēc ilgāk sanāca, jā. Man atnāca, ka es atrodos Slovākijā. Jā? Jā. Jā, mēs esam uz Slovākijas robežu. Tāpēc tagad jāuzēd ir, ja mēs esam uz Slovākijas robežu, vai ne? Piekrīt? Piekrīt. Tu ieteikt vispār šito maršrutu iet kaut kādiem iesācējiem? Bet mēs esam iesācēji. Jā, tāpēc es saku nē. Bet mēs izgājām. Nu, mēs izgājām, bet nu, tur ieteikt. Ok, bet varbūt par šitiem skatiem? Nē, protams, tas ir kas cits. Nu, ir to skatu dēļ vērts. Jā, ja patīk kalni. Es domāju, ka visiem patīk. Bet vēl ejā jāteikt, tā ir tā diezgan liela problēma. Es nezinu, vai tā ir problēma, bet tā ir problēma šeit. Kas tur iet? Tā ir tā kā par robežu. Tur pēc celiņš iet augšā vēl uz kaut kādu kalnu izskatās. Ne? Oh my god, nē. Bet es nezinu, vai es turiem vispār var tikt augšā. Man liekas, ka līdz galam, nē. Tagad parāda, vai var redzēt? Tas ir tas, ko var redzēt priekšā? Jā. Šīs kalnīs mazliet. Tagad jāuzēd, jā? Pēc tam jau tiekamies vēl. Kur tā maska? Kur maska ir? Kabatā. Vēl cenarē? Viss, paldies. Ja kāds braucam no kalniem mājās, pavadījām 7 stundas labi. Kad 7 stundas, tagad braucam uz viesnīcu, pēc tam uz kuriet? Peldiet brauc? Jā. Labi. Kā bija? Stundiņu papeldējām. Tāds līdzīgs, ja godīgi Vēnspils akvaparkam, tikai bišķi level up. Kādam akvaparkam? Nu tā kā Vēnspils, tas iekšējais. Nu bišķi daudzāk. Cilvēki vairāk. Tad vienkārši tie kalniņi, nē, trubas, bišķi inčīgākas. Jā, reku bildīgs daži. Ko tagad darīsi? Ies uzēst kaut kur. Diena numur 2 ir galā. Es esmu noguris. Kristīna ir nogurusi. Rītdien plānojam pastaigāt. Tur sanāk kaut kāda 18 km kopā. Nezinu, kā to izvilksim, bet, nu, plāns tāds ir šobrīd. Ja? Es atcīlasīju 10 auto uz 3 stundām iesprūs lamatās aiz Tesla, kam izbeigusies baterija. Jā. Nu, tiekamies dienā numur 3. Aiziet. Visu labu.